Saeimas nams nav tikai vēsturiska celtne, bet vieta, kas mums visiem raisa tādu interesi un bijību, jo tur taču tiek risināti jautājumi, kas ietekmē visus mūsu ikdienā. 27. aprīlī 100 aktīvi jaunieši ieņems deputātu vietas un kļūs par jauniešu saimu. To, kas viņiem rūp un kā viņi gatavojas šai dienai, šovakar uzzināsim Semā. Tā kā es šodien Saeimā esmu pirmo reizi, tad man ir nepieciešama palīdzība. Un man šodien ļoti laipni piekrita palīdzēt Toms, kurš mums vairāk pastāstīs gan par jauniešu Saimu, gan arī par savām interesēm politikā un visām pārējām lietām. Sveiks, Tom! Prieks tevi redzēt, stāsti, kas tad tu vēlies būt? Vai patiešām tu plāno kādu dienu būt viens no tiem 100, kurš sevi sauc par Saeimas deputātu un lemt mūsu valsts, kā saka, tālāko attīstību? Es vēlētos to, ja es būšu nepieciešams, tātad, ja es būšu sakrājis pietiekami daudz savu pieredzi un man būs viedoklis un es būšu gatavs uzklausīt cits viedoklis, tad jā. Jautājums, vai es tagad tuvākajā laikā to vēlos darīt? Nē, jo pirmkārt tā situācija, kas Latvijā pašlaik ir, manuprāt, ir mazliet saspīlēta un tā politiķa dzīve jau paliek mazliet tāda nestabila, vai ne? Viņiem visu laiku jādomā, ko viņi tur īpaši pasaka vai nepasaka, un tad vai nu tad viņiem kāds piekritīs vai nepiekritīs. Bet es, pēc gadiem 10 varbūt kaut kad, jā. Jau otro gadu pēc kārtas 115 līdz 20 gadus veci jaunieši iejutīsies deputātu lomās, lai izprastu un piedāvātu savas idejas politisko procesu attīstībā. Lai kļūtu par jauniešu Saeimas deputātu, vispirms bija jānāk klajā ar savu ideju kādā no 6 tematu blokiem, un tad notika balsošana, kurā par 196 kandidātiem savas balsis atdeva 5747 balsotāji. Visaktīvāk jaunieši izteica savu viedokli par to, kā attīstīt izglītību un kultūru. Savukārt vismazāk ideju iesniegtas Eiropas Savienības un tiesiskuma stiprināšanas sadaļās. Vai visiem 100 jaunajiem deputātiem ir jākāp tribīnē un jāprezentē savas idejas? Mēs esam izrēķinājuši tā, lai katrs teorētiski var vienreiz kāpt uz tribīnes un izteikt savu viedokli. Vai es varu tevi palūgt tieši tagad uzkāpt uz tribīnes un izteikt to viedokli, ko tu plāno prezentēt? Mana ideja ir pārskatīt Latvijas izglītības sistēmu, kas pašlaik ir, un ja ir kādas reformas, tad tās pārunāt ar skolēniem, skolotājiem un speciālistiem, kas ir veidojuši pagājušo izglītības sistēmu. Tā kā galvenais ir viss caurskatāmība un nenoliek kādu viedokli. 100 jauniešu Saeimas deputāti Saeimas namā pulcēsies 27. aprīlī. Būs iespēja gan debatēt, gan izvirzīt un aizstāvēt savas idejas, darboties kādā no komisijām un katra no tām izveidos savu deklarāciju. Dienas noslēgumā jauniešu Saeimas sēdē tiks pieņemta kopīga rezolūcija. Sēdi vadīs Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. Tom, tu jau jauniešu Saeimā esi otro reizi, līdz ar to tev ir tā jaukā iespēja dalīties savā pieredzē un iepazīstināt divus, ja tā varētu teikt, jauniņos, kas jauniešu Saeimā piedalīsies tikai pirmo reizi. Labi. Ko tu izdarīji savu galvā? Kāds bija tas klikšķis, kā tu viņu ieslēdzi, lai tu varētu runāt, teiksim, svaigas auditorijas priekšā? Ja ir nostrādāt tas laiks, ko mēs strādājam grupā, un tas bija ļoti intensīvs darbs, un tajā brīdī, ka tā ideja, kas ir tajā darbā ielikta, kāds cits no, piemēram, citas tās grupiņas noliedz vai pasaka, ka šāda izmaiņa nav korekta vai neatstāsim veco, tad tīri tas, kad ir pielikts darbs un tās pūles pirms tam grupā strādājot, tur pat īsti vairs nav jādomā. Cilvēks, tas ir diezgan kūtas, viņš arī tiktu, tā kā, tādā ziņā, viņš iet un debatētu. Tu noteikti pirms tās dienas biji nostādījis savu kādus mērķus, iedomājies, kā tā diena varētu norisināties. Vai nebija kaut kāda, pārpratuma, kaut kas, ko tu nebija gaidījis, varbūt to, ko bija gaidījis, ka tas nenotika? Ne, es nebiju gaidījis, ka cilvēki būs tik ļoti atsaucīgi un pēc tam būs gatavi tik ļoti darboties, ka jau bija, tagad ir, cik es saprotu, nodibināta biedrība jau. Bet pirms
pie pusdienu galda es dzirdēju, ka blakus galdiņš jau domāja par partijas dibināšanu. Cilvēki jau bija tik ļoti gatavi, viņi bija gatavi darboties. Tas nekas, ka viņiem nav 21 gads sasniegts vēl. Nu, viņi bija gatavi darboties. Jauniešu Saeimas mājaslapā nekur tā konkrēti nevarēja atrast tā kā mērķi šim pasākumam. Vai šis mērķis ir vienkārši, lai tā kā jaunieši uzzina, kā tie ir, vai arī tas ir iedibināt jauniešos to politisko sēklu iemest, lai te nu tā kā uzrastos tie jaunieši vairāk un vairāk, un lai viņi nāktu iekšā šeit. Katram cilvēkam ir sava ideja. Jautājums par šī projekta ideju. To mērķi es nevarēšu atbildēt, jo es neesmu organizators šim pasākumam, bet es varu pateikt to, ka lai kāds arī būtu mērķis, tad ir cilvēki, kas savu to mazo mērķi sasniedz, un ja viņi netiek kaut kā piespiest darīt tās lietas, ko viņi negrib, tad, es domāju, ka tur nav nekāda brīžā jaunuma. Tom, kādas, tavuprāt, ir tās galvenās īpašības, kas būtu jāpiemīt tik vienam labam politiķim? Spējai uzklausīt citu viedokli un godīgumam, laikam arī daļai izteikšanās prasmē. Jaunie deputāti uzvedās tāpat kā pieaugušie deputāti? Ar jauniešiem ir tā, ka ja būtu nedēļa, tad varētu gan mainīties ar grupām, gan konkrētāk un skaidrāk visu uzrakstīt, gan nodebetēt, gan diendus pagalēt, gan paēst un atkal debatēt. Ir cilvēki, kuriem nav tas vienas dienas pasākums, un ir cilvēki, kam tas ir vienas dienas pasākums. Ko es gaidu no šī gada, ir tas, lai tie cilvēki, kuriem būtu tas vienas dienas pasākums, saruktu tas skaits. Un tad to es ceru no organizatoriem, ka viņi izdomās kaut kādu to atgriezienisko skaitu. Tom, es gribēju pateikt lielu paldies par ekskursiju, paldies par sarunu, paldies par to, ka mums bija iespēja uzzināt par to, kas ir Jauniešu Saeimā. Un tad jau tiekamies 27. aprīlī. Saeims būs klāt, filmēs visu dienu, noteikti uzfilmēsim arī tevi, paprasīsim tev, kā tu jūties tajā dienā. Un jā, paldies par šodienu un tiekamies 27. aprīlī. Paldies. Čau! Čau!